Parādīšu savu februāru pasūtījumu savā pekingā, kurā iekšā bija 2 superdārgi produkti, bet kurus ieguvu ļoti izdevīgi. Un vairāk citi produkti, kas bija uz īpašo piedāvājumu. Tātad tā man bija jāatjauno ikgadējā mēneša dalības maksa, kas bija 18,25 €. Par to man dāvanā iedeva piparmētru, kura maksā vairāk nekā 18 €. Tā kā principā izdevīgs darījums no tā vien. Tātad, kārtīgi iepakota paciņa man ir. Papīrs salikts, lai nekas kratās un nepārslīd. Šis ir visdārgākais, tātad Meta Power Advantage, tas ir kolagēns. Veikala cena viņam ir 140 €, iekšā 30 paciņas, principā pietiek vienam mēnesim. Mazs noslēpums, protams, atklāšu vēlāk, tad ir OnGuard pūšamais roku dezinfekcijas mazgājamais, diezgan smaržīgs, kur vecais būs izlietots. Tā kā man viņš patīk, tad sūtu vēl un lietoju atkal. Atkal jaunums ir interesants šampūns. Aizsargājis šampūns, ļoti smaržīgs, tāds ar svaigu aromātu. Tad ir roku krēms, Citrus Bliss saucās. 10 € maksā, bet salīdzinot ar veikalu kvalitāti daudz labāks. Tad ir Ilang Ilang, Valentīna dienas īpašais smaržas komplekts. Bet, Valentīna diena jau garām, bet es šo pasūtījumu saņemu pirms Valentīna dienas. Tad ir Osmanthus Touch, kurš jau sen bija sarakstā, bija beidzies, un kurš man jau sen bija gaidīšanā. Šī tātad ir piparmētra, kuru saņem dāvanā par to, ka pagarināja vēl uz gadu dalību sistēmā. Derīguma termiņš līdz 29. gadam piparmētrai. Līdzīgu pudelīti iedeva arī pirms gada. Un tad ir mēneša produkts 5 ml Meta Power, pa kuru jau rādīju iepriekš. Interesanti, ka šis Meta Power 5 ml iepakojums nav ar 12 mēnešu derīgumu notvēršanas brīžu, kā tas bija iepriekšējā pudelītē. Tā kā, principā, šoreiz lietot ilgāk. Un viens no beidzamajiem produktiem, ko es parādīšu šeit, ir Recharge, kas ir, principā, izotoniskais dzēriens, tā kā izostāra Gatorade un tam līdzīgie, kurus lietot, priekš elektrolītu atgūšanas.